Sveicieni! Sveicieni! Ir tā, ka es esmu saslims. Ir katru pavasari apmēram tā gadās, ka es kaut kad noliekos ar kaut kādiem puņķiem un iesnām un gripām un galvas sāp un kaulu lauž un viss pārējais. Nu, tas tā normāli. Tā kā es neesmu nekāds supermens un tam līdzīgi. Bet regulāri, tad, kad man sanāk tajā reizes gadā paslimot, tad es domāju par to, kā tas ir slimošana un apzinātības prakses. Un slimošana ir tāds labs brīdis, kad var ļoti labi praktizēt apzinātības, to, ko mēs mācāmies apzinātības kursos. Un tādas lietas, kā piemēram ļaut būt tam, kas ir, nepretoties notiekošajiem, pieņemt to, kas ir, lai arī tas nav patīkami. Var mācīties tādas lietas, kā vienkārši, es nevaru ne palasīt, jo acis sāpes, nevaru paskatīties nekādas dators vai kaut ko, jo, galva sāp un viss pārējais. Vienkārši ļaut būt un apzināties to, ka tās lietas nāk, ir un aiziet. Viņas atnāk, viņas ir un aiziet, un vērot to, pieņemt, nepretoties realitātei, būt ar realitāti tāda, kāda tā ir. Būt šajā mirklī, saglabāt pozitīvu noskaņojumu, neskatoties uz notiekošo. Tas ir, man ir fiziski slikti, bet emocionāli es jūtos lieliski. Tā kā apzinātības prakses var praktizēt vienmēr, un faktiski tas ir tas, ko es daru lielāko dienas daļu, jo es neko citu nevaru padarīt. Nevaru palasīt, nevaru paskatīties televizors, nevaru neko tādu. Es tad guļu, un tad, kad es esmu nomodā, tad es vienkārši nestrīdos ar realitāti un ļauju būt tam, kas ir. Un tā ir apzinātības prakse, tā kā mēs varam praktizēt visu laiku, vienmēr. Un pēc 2-3 dienām es būšu atpakaļ uz strīpes, un tad laukā ir lielisks laiks šodien. Un lai arī tev ir lieliski, un ja tev gadās saslimt, tad atceries, ka prakse vienmēr ir pieejama. Ja tu nezini, kā praktizēt, tad aprīlī sāksies jaunais kurs, tā kā mīļi aicināt. Jā, veselību tev, prieku, laimi, un tiekamies kaut kad.